Iebrukuma Ukrainā sākuma pērnā gada februārī. Ir gaidāms, ka Ukrainas prezidents šodien teiks runu ģenerālajā asamblējā. Ukraina izteiks konkrētu priekšlikumu no atbildīgākiem par to, kā stiprināt teritoriālās integritātes principu un uzlabot ANO spēju izlaikt un apturēt agresiju, kā sacīja Zelenskis. Un ko pavēstīja, ka sāks vidītājās notificējot Ukrainas karavīrus, kas izvietās sešanos un rehabilitāciju šajā valstī. Pēc tam Ukrainas prezidents dodas uz Vašingtonu un satiksies ar Baidenu un aizstāstām interesēm partiju līderiem, militāro vadību, amerikāņu uzņēmējiem, žurnālistiem un Ukrainas kopienas locekļiem. Kā teiksies ASV, ka tās vēlēšo lomu mūsu cīņas par brīvību un neatkarību atbalstīšanā. Tā sacīja Zelenskis. Apvienoto Nāciju organizācijas augsta līmeņa sanāksmi nedēļā Ņujorkā Igaunija šodien organizē tikšanos par ukraiņu bērnu situāciju Krievijas agresijas dēļ. Uz sanāksmi Igaunija aicinājusi Ukrainas, ASV, Beļģijas un Eiropas Savienības delegāciju pārstāvjus. Tikšanās laikā plānos runāt arī par bērnu deportāciju no okupētajām Ukrainas teritorijām uz Krieviju un Baltkrieviju. Sanāksmē uzrunu teiks gan Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cakna, gan prezidents Alars Kāris.